Bet tad vēl ir spēlmeņi. Tie ir cilvēki, kas vienmēr iziet uz risku, domājot, ka viņi var darīt nepareizās lietas un tomēr kaut kādā nesaprotamā maģiskā veidā nonākt pie labiem rezultātiem. Redziet, tās 5 muļķīgās jaunavas bija spēlmanis. Viņas pieņēma, ka līgavains atnāks tieši vajadzīgajā laikā un viņām pietiks eļas. Viņas nereiķinājās ar iespējamu aizkavēšanos, viņas nereiķinājās, ka varētu būt kāda aizķeršanās. Viņas vienkārši cerēja, ka viss ies tieši tā, kā viņas to gribēja. Un viņas palika ārpusē. Un nezinu, kā ir ar tevi, bet es negribu palikt ārpusē. Tāpēc es darīšu visu, ko vien es varu izdarīt, zinot, ka ja es izdarīšu visu, ko es varu izdarīt, Dievs vienmēr izdarīs visu, ko es nevaru izdarīt. Vai tu dzirdēji, ko es teicu? Ja tu izdarīsi to, ko tu vari izdarīt, Dievs vienmēr izdarīs to, ko tu nevari izdarīt.